Nu, labdien, cienījamie pasažieri. Šodien stāsts nebūs par šo daļo lidmašīnu, kas man aiz stūra, bet par mašīnu, ko sauc par Mercedes, par modeli V223. Un kāpēc to es daru šodien? Tāpēc, kad vakar visās malās tika prezentēts jaunais 223, tieši šī te automobīļa, kura es braucu jau 2. gadu, facelifta modelis, atvainojos. Nu, lūk, un tā kā es jau braucu 2 gadus, man, protams, ir daudz ko pateikt par šo te mašīnu. Visu laiku nekādīgi nepietika tam laika, bet, nu, tā kā ir iznācis facelifts, tad esmu nedaudz vīlies arī tas, ko Mercedes ir izdarījis. Un tad, ko izdarīja Mercedes faceliftam? Pirmais, par ko viņi šausmīgi lepojās, ir tas, ka šo te trīstarainā zvaigznei ir iekrāmējuši iekšā LED apgaismojumu, un tagad viņi tumsā spīdēs. Viņi ir pamainījuši priekšējo resti, un tagad priekšējā reste un bumpers, tas ir viena vesela detaļa, izskatās tā kā Hyundai Elantra. Viņi paņēmuši un ielikuši 3/2 emblēmiņas iekšā luktura. Viņi pamainījuši ir arī pakaļējo bumperu un aizmugurējo lukturi. Jo arī tagad jaunam lukturim te būs 3 zvaigznes. Līdz ar to šī te mala paliek mazāk asa, bet tā. Nu, ko viņi nav izdarījuši? Mērkaķi tādi. Šīs te nolādētās durvju rokturi. Kad ārā ir augsts, viņas iesalst un negrib iet atpakaļ. Viņas ir ļoti nērti atveramas. Viņas ir diezgan, kinētiski nērtā pozīcijā. Tas tā kā varbūt par ārieni. Viņi vēl ir iemanījušies šeit uzlikt kaut kādu bļambaku. Bet ja mēs sēžamies iekšā, tad ko viņi ir izdarījuši iekšā? Šis te nolādētais stūris, pret kuru mūžīgi visi sasit ceļus. Redziet, kāpjot iekšā, celis tieši šajā vietā tiek uzsists. Šo te paneļa stūri ir tā kā nomainījuši. Šeit tagad nav vairāk šādi deflektori. Šeit ir podziņi viņa regulēšanai. Tagad te būs apaļš, kurš pūtīs. Šo te plasmas no 2. Golfa viņi ir izdomājuši, ka jāuztais savādāks, nedaudz efektīgāks izbrauciens. Lielais displejs, ko čaļi padomājuši, ka tas ir vajag izdarīt tā kā Teslai, ir palicis mazāks, jo šī te kroplība, kas ir uzlikta uz priekšējā paneļa, ir deflektors, no kura nāk gaisa plūsma, ir nolikta šeit un vairāk neizskatās tik atbaidoši. Bet, tas ir vēl viens moments. Ir pamainīta stūre. Stūrē tā kā kukurūzņikam tagad ir vēl viens atzars. Un ir atgriezies, skaņa regulējošā poga rullīte. Šīs te ārprāts, touchpads, kurš gribu strādāju, gribu nestrādāju. Tagad ir skaņu varēs regulēt ar rullīti. Arī kruīzei ir atsevišķa poga, ko var normāli strādāt. Nevis šis te, kurš ļoti brīžam pa daudz, brīžam pa maz. Pēc tam vidus konsolē ir atgriezusies poga, jo tātad šis displejs tagad ir ieintegrēts šī te priekšējā panelī. Viņš ir palicis mazāk. Un viņam ir atgriezušās pogas. Šeit apakšā nav šie te skārienu jūtīgais, tātad rādio regulēšana ar skārienu jūtību un dynamic. Tād beidzot ir atgriezušās alumīnija podziņas, kuras piespiežot tur sporta režīmu var dabūt ātrāk un braukt jautrāk. Ko viņi vēl izdarījuši? Viņi ir ielikuši šeit vēl vienu displeju. Un tas, godīgi sakot, ir, nevisai. Ko ir aizmirsuši ielikt Mercedesā? Ja visos Mercedesos vienmēr šajā vietā ir bijuši briļu kasti, kur ielikt saules brilles, tad man vairāk nav kur saules brilles ielikt, jo viņi vienkārši ir aizmirsuši ievietot opciju saules brilles. Tad tagad ir
šāds te veidojums, kas ir domāts lūgas atvēršanai ar skārienu jūtīgais ar to, bet, tā kā, godīgi sakot, ir sadzirdēts tās dusmas par to, ka ir vajadzīgas pogas, nevis lētais moments, kad tikai displejs un visu tas pie tajā displejā, kurš brīžam strādā, brīžam nestrādā. Jā, bet palasot internetā komentārus, ko W223 lietotāji saka par šo mašīnu, jā, tāda sajūta, ka Mercedes ir izdomājis savu sašaut kājās, jā, jo, šie te paši nolāpītie durvi rokturi, nedomā viņu ziemā pie -5 grādu to mašīnu mazgāt un nenožāvēt. Nākošā dienā tu neaiztaisīs tās durvis. Arī šīs te sānu pogas ir, maigi sakot tādas, ja iepriekšējam 3 divnieku modelim šīs te pogas ir jūtamas ar fiksējošas, ka viņas tur kustās, tas šeit vai kustās vai nekustās, tāds, diezgan palēts. Un arī pašu materiālu kvalitāti jau paliek ar vien sliktāk un sliktāk, ja, tā kā tas, kad jums domājās, ka tā ir āda, nē, tā nav āda, tas ir ādas izstrādājums, kad paņem ādu, vēl visādi sintētisks šņagu samaļ kopā, lai ir tāda ādas smarža un caur uļļiem izlaiž. Diemžēl āda tā nav. Un līdz ar to ir viņas kvalitāte. Tā kā tie cilvēki, kas ir lietojuši iepriekšējo W222 un tagad pārsēdušies uz 223, ļoti domā par to, kas ir noticis ar Mercedes kvalitāti. Un Mercedesam ar kvalitāti jau ievērojami klibo. Tātad vai cilvēki pirks 7. sērijas BMW, kaut arī viņš vizuāli ļoti nepievilcīgs, bet kā viņš ir nostrādāts, protams, jā, tas 7. BMW ir, varētu teikt, labāks. Tā kā Mercedes, kas ar jums notiek? Es netieku gudrs. Labi, draugi mīļie, īsumā par to, kad vakar tika prezentēta jaunā Mercedes S-klase, kurā ir ļoti maz būtisku izmaiņu.